Labrīt! Nu, tad pamēģināsim ierakstīt kādu vlogu šodien. Esmu jau izcīnījies ar kameru un ar mikrofonu. Un čakars jau ir, kamēr tu visu to izdari. Arī tagad es konstatēju, ka īstenībā es neesmu piesprādzējis mugursomu, tā kā man nāksies vēl kaut kur piestāt un to sasprādzēt, lai neļurkātos tās lentes. Bet, nu, beidzot ceļā. Laiks ir foršs. Kaut kādi +8. Degviela ir ielieta. Jā, un tas, ko es uzreiz varu pateikt, ir, ka šai te ķiverei vajag dzēs ausu aizbāžuņus. Tas ir skaidrs. Bet, nu, es tā saprotu, ka tas tā ir vairuma ķiveri, jebkurā gadījumā. Tā kā nav jau nekas traks. Tā braucam. Testēšu mikrofonu, testēšu kameru šodien. Jāskatās. Un jāpiešaujās, varbūt vajadzēs kaut ko pamainīt. Neesmu īpašā sajūsmā par kameras turētāju. Par laimi tas nebija dārgs. Tā kā, ja kas tā vajadzēs mainīt, tad mainīšu. Pagaidām braucam. Forši, ka nav jāvāk lietas, kostīms ir jau tomēr pietiekoši silts. Nu, bikšu daļas tāpat nevelku, tad, nu, jaku, bet tāpat nevajag. Mājapceļā tad jau noteikti vispār varēs vēl kādu kārtu novilkt nost un vilkt plānākos cimtus. Man šitie biezie nevisai patīk. Jā, apmēram kaut kādas 5 sekundes vismaz paiet pēc video ieslēgšanas, kad pieslēdzās mikrofons. Šodien pagaidām viņš pieslēdzās labi, bet, nu, ir jāpagaida tās dažas sekundes un tad viņš pieslēdzās. Nu, tā nebūtu liela problēma, ja priekšvlogošanas, ja tu to zini, tad vienkārši zini, ka ir laicīgi jāieslēdz kamera, laicīgi jāieslēdz filmēšanu un pēc tam montējot jau var sagreizīt un salikt kā vajag. Galvenais jāzina un arī, nu, vismaz pagaidām mēs pilnīgi noteikti pārbaudu, paskatos spogulī, tur var redzēt tādu līniju, vai tas mikrofons strādā. Un domāju, ka to droši vien jāpārbauda ir vienmēr, jo tu jau nekad nezini, vai viņš tomēr strādā un ja tu gribi to saturu taisīt un kaut ko teikt un kaut ko svarīgu runāt, tad, nu, būs, protams, ļoti stulbi, ja tu tur pusstundu gudru mervelēs un pēc tam kaut kāda interesanta krāsa un pēc tam konstatēs, ka īstenībā neko nevar saprast un strādājis ir kameras iebūvētais mikrofons, nevis tas, kurš ir ķiverē. Nu, varam tagad patestēt uz tādu normālu braukšanas ātrumu, teiksim, kaut kādu 105. Tagad es braucu uz 105 un mani dzird. Droši vien es jau domāju, ka man labi dzird. Es to nezinu, bet es tā domāju. Un pašam ausīs stingri tomēr dārda. Un jā, ausu aizbāžņi jānopērk. Arī priekš dzirds. Domāju, ka nav veselīgi ilgstoši braukt šitādā troksnī. Jā, tagad ilgāku laiku it kā bija kamera izslēgta un ieslēdz un redzu, ka mikrofons ir pieslēdzies. Kaut kā labāk strādāt to nekā vakar. Ja šādi viņu funkcionētu visu laiku šīs setups, tad būtu ļoti labi. Tas būtu tieši tāds, kas būtu vajadzīgs. Tas būtu, protams, perfekti. Vēl es lasīju, ka varot kļukot, ja ir paralēli telefons ar kardo saslēgts, nu, ar sarunu iekārtu rāciju. Kad tas Bluetooth var traucēt šim Bluetooth savienojumam, kas ir starp mikrofonu un kameru.
Pafilmēs bišķīt Rīgas rīta satiksmi. Nu, tagad jau drusku ir noskrējusies. Un arī pie viena ietestēs, kā tad ir skaņa braucot pa pilsētu. Teiksim arī par tādu lielāku pilsētu, kur ir satiksmi, kā šeit. Nu, noteikti, ka gan jau, ka ir labi. Mikrofons jau tomēr ir ļoti labs. Jautājums vairāk par to, kā es protu viņu izmantot un pieregulēt visus tos settings. Neesmu vēl iedziļinājies, nav bijis laika, tas jau viss prasa laiciņu. Kā tā labāk? Kaut ko jau varēkšu. Tā, nu darba diena ir galā. Jāmēģina tikt ārā no saulainās Rīgas. O, kā ceriņi saziedējuši jau te. Māju aizbraukšu pa kaut kādu smukāku maršrutu. Par cik laika ir. Tikai jāizcīnās te pa Sarkandaugavu sākumā. Šorīt man likās, ka ja es nebūtu ar mocu, tad es uz darbu vispār neatbraukt. Kāds sastrēgumi bija no Valmieras puses. Kaut kādi plus 13 grādi ir. Laikam es cerēju, ka būs drusku siltāks. Bet, nu, protams, nav jau nevainas. Galvenais, ka nelīst saule spīd. Bet, nu jā, tāds rudenīgi dzestars, nevis pavasarīgi silts, varētu teikt. Iespējams, te kaut kur tec bija, es vairs tagad neatceros. Vidzemes tec te kaut kur varētu būt, bet īpaši jau te nekur no ceļa braukt nevar, bet nu varbūt, ka viņš pa ceļu ir. Tur laikam nevarēja braukt. Bet nu jā, šāds ceļš nav stīkī šim mocītim. Tomēr amortizācija uzreiz ir jūtam, ka pietrūkst. Stipri ciets brauciens. Bet nu braukt var bez problēmām. Bet, teiksim, ja ar savu iepriekšējo mocu šitā mašīnā būtu garām uzreiz, tad, teiksim, tagad nemaz tā nebija, kad šausmīgi grib prasītos nekavējoties braukt garām. Tāpat lēnāk garā arī bija diezgan ok braukt, nu varbūt mazliet ātrāk par šīm mašīnām. Pie pludmales jau laikam nevar piebraukt mums. Jeb var. No tālu jāiet nebūs jebkurā gadījumā. Man ir priekšrocība, ka es varu noparkoties gandrīz vai jebkur. Tā skaitā pie pašas Laipas. Man nav ne jausmas, vai tagad var dzirdēt, ko es saku. Droši vien, ka var. Bet nu tāda ir tā Laipa. Un daudz mašīnas stāvvietā un pat tirgo kaut kādas našķis. Tātad, acīm redzot, sezona ir vaļā.
Interesanti būs arī paskatīties, kāds ir kameras leņķis, kad es vienkārši eju ar ķiveru galvā. Šobrīd man ķiveri galvā. Šai kamerai ļoti ērti ir tas, ka to ir ļoti viegli arī noņemt no stiprinājuma un uzlikt, teiksim, ko tā selfie stikā. Kaut kur te bija tā šamaiņu pludmala ar tiem kokiem saspraustajiem. Bet laikam ne šeit. Bet, dikti smuki tāpat. Asfaltēts labi šeit. Uz glaunajām pie jūras mājām. Laikam padomi laika kaut kādās putsnamiņi. Jā, tik krutā vietā un nekas tolkum nav izdarīts, neskam te viņi pieder valstī. Daudz tādas te būdeles. Interesanti, bija tāds arī pussabrukušs. Izties, ka tur kaut kāda bombzīša varētu mitināties. Un tur kaut kāda dikta liela māja. Tā gan laikam ir atremontēta. Kaut kādi cilvēki dzīvojāt, vešus karājās. Jā, Tallinas šosei tepat blakus un jūra ar tepat blakus. Drusku jāpabrauc arī pa Tallinas šosei. Ielika, protams, to negribās. Jo nekad jau negribās braukt pa lielceļiem tā. Bet bišķi jau var. Forši, ka ir tādi lāzīgi šoferi. Tā jau braukšu uz Valmieru caur sēju. Vējš ausīs gan ir pēc traka. Es praktiski pats vispār nedzirdu, ko es tagad saku. Varbūt tas ir saistīts ar to kameras turētāju. Tāpēc vairāk ir vēja šķibrē, jo it kā pat ventilācijas ir cieta, bet vienalga. Lielceļš vai nē, bet šādā laiciņā vienmēr ir forši braukt. Perfekts. Šis, es teiktu, ir absolūti perfekts braukšanas laiks. Nav karsts. Saulīt, sauss, ideāli. Tikko kā nogriezies no lielajiem ceļiem uz šādiem te B kategorijas ceļiem, tā pavisam cita bauda braukt. Satiksmes nav, līkumains. Ir arī smuks ainavs, te ir vairāk tāda tīruma, bet tie arī tagad pavasarī viss smuki izskatās. Bet jā, pavisam cita lieta, ka nav mašīnas. Un ir līkumiņi, un ir īpaši šādi mods. Šim mocim šie ir absolūti visperfektākie ceļi. Pilnībā pietiek jaudas, vismaz manām spējām. Un riepas ir perfekts, amortizācija ir perfekta. Un ritīgi labi. Domāju, nebraukšu caur Raganu. Es jau turien braucu no rīta. Braukšu caur Limbežiem. Tad, kad es biju pa sējas ceļu nobraucis
Pilnīgs iebrziens. Šits jau vismaz 3. luksofors, es uzzinu, cik vēl ir. Īsti jau pie Sarkanā arī negribas braukt. Te jau varētu mierīgi braukt. Bet, solīt jau tas, protams, nav. Atliek gaidīt. Nezinu, līdz Limbažiem jau vēl ir gabaliņš. Vēl varētu būt diezgan daudz luksuforu, ja vēl te viņi daudz tos posmus remontē. Vismaz laiks labs. Lai padarītu braucienu jautrāku, es izlēmu Limbažos degvielu neliet. Un tagad jau kādu labu brīdi man mirgo lampiņa. Bet, te izskatās jau, ka sajies. Tas, protams, būtu īpaši neveiksmīgi, ja es tagad pabrauktu garām viršiem. Un tā degviela beigtos, teiksim, un netikt līdz Kūlam. Tā es parasti lejos Nestē, un tur es arī tagad domāju saliet. Sen nebija redzējis soļojumu nevienu. Jā, bet kas var būt labāks par šādu laiku un modus? Varētu teikt, ka es sagājis tagad. Vai tie, kas tas varētu aizripināties līdz Kūlam vai aizstumties līdz Nestei. Laikam īstenībā pirmā kaut cik tāda normālā diena, siltuma ziņā maijā. Jā, un cilvēki, protams, uzreiz arī ir izlīduši ārā. Hoķis laikam arī ir centrā vaļā pie teltīm. Moči gan maz, tā vispār kopumā ņemot šodien bija. Bet Valmierā ir. Valmierā kaut kas notiek. Jā, Valmierā ir taču. Jā, tāpat ir cilvēki uz hoķīt sanākuši.